Labdien! Roberts Rumba, ārsts, asinsvadu ķirurgs. Cilvēki man bieži vaicā, doktor, kā tad tur īsti ir? Man vajadzētu lietot kafiju vai nevajadzētu? Tā nāk par labu manai veselībai vai tieši otrādi kaitē? Pats ar prieku ikdienā lietoju kafiju, tāpēc arī pašam bija interesanti noskaidrot, kā tad tur īsti ir, ko saka pētījumi un kādi ir pierādījumi. Pirms uzskaitīt kafijas lietošanas priekšrocības un trūkums ir jāsaprot dažas pamata patiesības. Pirmkārt, jebkurš produkts, dzēriens, ēdiens vai suplements vai medikaments vai aktivitāte, kas pasliktina mūsu miegu, pasliktina arī mūsu veselību ilgtermiņā. Tieši tik vienkārši tas arī ir. Jāņem vērā tas, ka kofeīna pusizvadas periods ir 3 līdz 5 stundas, kas nozīmē, ka pat 10 stundas pēc kafijas dzeršanas mūsu sistēmā ir būtiskā apjomā konstatējams kofeīns, kas var traucēt miegam un pasliktināt miega kvalitāti. Bieži dzirdēsiet cilvēkus sakām, es varu izdzert 2 espresso un mierīgi aizmigt, nav nekāda problēma. Ir jānošķir 2 lietas – aizmigšana un miega kvalitāte. Un tas, ko secinājuši pētījumi, ka pat cilvēkiem, kuri var iemigt, miega kvalitāte ir pasliktināta, ja nesen pirms miega ir lietots kofeīns. Otrkārt, visi pierādījumi par kafijas lietošanas priekšrocībām un trūkumiem nāk no observāciju, jeb novērojuma tipu pētījumiem, kuri pēc sava dizaina nav spējīgi pierādīt cēloņu sakarību starp kādu faktoru un iznākumu. Respektīvi, tas, ka kafijas lietotājiem pētījumēs ir konstatēti labāk vai sliktāka veselības rezultāti, vēl nenozīmē, ka tie viennozīmīgi izriet no kafijas lietošanas. Tomēr kafijas lietošanas sakarā konstatētie efekti ir novēroti dažādās pasaules vietās un dažādās kultūrās, un tas runā par labu tam, ka šie novērotie efekti ir patiesi un ir attiecināmi arī uz vispārējo populāciju ārpus šī konkrētā pētījuma. Treškārt, kafijas sakarā ir jāsaprot, par kādu devu mēs runājam. Kafijai līdzīgi kā daudzām citām vielām, efektu lielā mērā ietekmē un nosaka deva. Tātad vienam cilvēkam, kurš lieto vienu kafijas tasīti dienā, efekts būs citādāks nekā cilvēkam, kurš lieto 6-7 kafijas tasītes dienā, un šis faktors arī pētījumos lielākoties tiek precizēts. Tātad vai nu cik kafijas tasītes tiek lietots, vai arī vai lietošana ir nemaz, maz vai daudz, tātad sadalot vismaz kategorijās, cik daudz kafija tiek patērēta. Turklāt jāsaprot tas, ka kafija nav tas pats, kas kofeīns. Kofeīns ir būtiska sastāvdaļa kafijā, bet tā nav vienīgā sastāvdaļa. Kafijā ir vairāki 100 bioloģiski aktīvu vielu, kuri kombinācijā ar kofeīnu rada šos te bioloģiskos efektus un lielā mērā arī nosaka šos te rezultātus. Idejiski kafijas lietošanu var pielīdzināt augļu un dārzeņu ēšanai, jo kafija ir augu izcelsmes produkts un tajā ir daudzas līdzīgas labvēlīgas vielas mūsu veselībai, kā citos veselīgos augos un dārzeņos. Tātad ņemot vērā visu iepriekš minēto, kādi tad ir kafijas lietošanas plusi un mīnusi. Pirmkārt, sāksim jau ar zināmo. Uzlabojās kognitīvās spējas, mēs kļūstam možāki, mums pastiprinās uzmanība, samazinās reakcijas laiks, turklāt uzlabojās arī fiziskā veiktspēja, visstiprākie efekti un pārliecinošākie rezultāti fiziskā snieguma uzlabojumos konstatēti tieši izturības, jeb endurance treniņiem, bet arī spēka treniņu ziņā ir pierādījumi, ka kafija uzlabo sniegumu. Runājot par kardiovaskulāro sistēmu, cilvēkiem, kuri ikdienā izdzer 3 kafijas tasītes, ir konstatēta par 17% zemāka visu cēloņu mirstība, par 19% zemāka mirstība no kardiovaskulārajām slimībām un par 30% zemāka mirstība no insulta. Šie ir ļoti nozīmīgi skaitļi un ļoti nozīmīgi atradni, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku ikdienā lieto kafiju un to, ka galvenais nāves iemesls attīstītajā pasaulē ir tieši sirds asinsvadu slimības un insults. Runājot par aknu veselību, visbiežākā aknu saslimšana attīstītajā pasaulē mūsdienās ir nealkohola taukainā aknu slimība.
Vienkārši sakot, aknu aptaukošanās, kuras cēlonis nav alkohola lietošana. Un šīs slimības sakarā jāsaka, ka cilvēkiem, kuri ikdienā lieto kafiju, ir konstatēta 29% zemāka saslimstība ar šo te nealkohola taukaino aknu slimību. Tāpat arī aknu cirozes risks ir konstatēts krietni zemāks tiem cilvēkiem, kuri kafiju lieto, pat par 39%. Runājot par otrā tipa cukura diabētu, ir konstatēta lineāra sakarība. Tātad, jo vairāk kafijas tasītes dienā cilvēks izdzer, jo zemāks otrā tipa cukura diabēta risks. Piemēram, ja cilvēks dienā izdzer 6 kafijas tasītes, viņa cukura diabēta risks ir 30% zemāks nekā cilvēkam, kurš dzer tikai 1 kafijas tasīti. Bet jebkurā gadījumā pie jebkura kafijas patēriņa cukura diabēta risks ir konstatēts zemāks nekā tiem cilvēkiem, kuri kafiju nelieto vispār. Viena no biežākajām un bīstamākajām neiroloģiskajām saslimšanām ir Alzheimera slimība. Un arī šeit kafijas lietotājiem ir konstatēts priekšrocības, tātad pat par 27% zemāks Alzheimera slimības attīstības risks tiem cilvēkiem, kuri kafiju lieto, pretstatā tiem, kuri kafiju nelieto. Ļoti nozīmīga atradne pētījumos ir tā, ka kafijas lietošana ir saistīta ar būtiski zemāku onkoloģijas risku, un visnozīmīgākais riska samazinājums ir konstatēts tieši aknu vēža gadījumā. Arī būtiski riska samazinājumi ir melanomas un nemelanomas ādas vēžu gadījumā, kā arī endometrija vēža samazinājums sievietēm. Savukārt, kafijas lietošanas trūkumu sakarā ir jāsaka sekojošais. Lietojot nefiltrētu kafiju, ir konstatēts kopējā holesterīna un zema blīvuma lipoproteīna holesterīna līmeņa palielinājums asinīs. Tātad cilvēkiem, kur lieto nefiltrētu kafiju, ir nedaudz palielināts kopējais un tā saucamais sliktais, jeb zema blīvuma lipoproteīna holesterīns. Īpaša vērība ir jāpievērš grūtniecēm, jo grūtniecības laikā ir konstatēts palielināts priekšlaicīgu dzemdību, spontāna aborta un zema dzimšanas svara risks bērniem, ja sieviete ļoti lielā apjomā lieto kafiju. Parasti ir runa par vairāk kā 6 kafijas tasītēm dienā. Tātad grūtniecības laikā tas ieteicamais kafijas patēriņš būtu jālimitē līdz 2-3 tasītēm dienā. Tas, par ko cilvēki bieži uztraucās kafijas sakarā, ir palielināts asinsspiediens, bet nesen publicētā pētījumā, kurš apkopoja 25 citus mazāk apjoma pētījumus, tika konstatēts tas, ka asinsspiediens pat nedaudz samazinās cilvēkiem, kuri ikdienā lieto kafiju, salīdzinot ar tiem, kuri kafiju nelieto. Līdz ar to katrā ziņā tāds būtisks palielinājums asinsspiedienam vismaz pēdējā laika pētījumos nav konstatēts. Un tas, ko no šī visa secinu es, ir lietot 3 līdz 4 kafijas tasītes dienā, ir nevien neitrāli, bet pat diezgan labvēlīgi mūsu veselībai, pie nosacījuma, ja kafijas lietošana netraucē miegam. Un, protams, katram cilvēkam pašam ir jāizvērtē tas, kā viņa ķermenis reaģē uz kafiju, kuros laikos, cik daudz lietot, un ja tas rada kaut kādas sliktas sajūtas, tad, protams, konkrēti cilvēkam vajadzētu izvairīties no kafijas lietošanas, bet lielākai daļai cilvēku kafijas lietošana ir gan droša, gan, kā izskatās pēc pētījumiem, labvēlīga. Ja kaut kas no šī likās noderīgi un saistoši, iesaku šo video kādam draugam, kurš, līdzīgi kā es, katru rītu ar prieku bauda kafiju.